Tātad, tuvojas 1. septembris, un līdz ar to mēs skaidri zinām, ka tuvojas populārākie latviešu svētki. Jāņi! Jā, un ko ritīgs latvietis dara Jāņos? Sit odas pirmkārt. Pagadies šeit. Otrkārt, ko ritīgs latvietis dara? Viņš iet meklēt papards ziedu. Tieši tā. Un papards ziedu mēs smējam meklēt, protams, kur ir papards. Lūk, redzēt, šeit tik daudz jauku papardīšu. Svaigas tieši priekš Jāņiem. Un, ja jūs kādreiz esat apmaldījusies mežā, paparžu meklēšanas laikā, tad jums vajadzēs noteikti šelteru. Un šelters mums izstāsta šeit, mēs vienkārši ļoti rāti uzbūvējams. Šādu komplektu varam nopirkt par 3 eiro vienkārši. Un tas ir ļoti primitīvs komplektiņš, mēs redzam te 2-3 stābi un... Viņus vienkārši samocam kopā, tur vēl kādu papardīt dekoram. Jā, un tā ir ļoti primitīva vieta gulēšanai. Un ja jūs tā kā ņemat līdzi savus ēdienus un dzeramos, tad jums iesaku lūdzu šādu te ņemat lielisku padzērienu mangals, jā? Mangals stili, jā. Un kas ir vislabākais šim te, ka jums ir šāds rokturs, jā? Un pēc tam jūs, kad izdzerat to visu saturu, jūs pēc tam atlēt, protams. Bet pa pušu pat pudeli varat pārtaisīt par litīgu seksīgu latārni, sēdēt mežā un... Tas ir krūta, jā. Bet gadījumā jums, teiksim, notiek actions papardziedu meklēt laikā, kas ir diezgan loģiski. Jūs viņu varat arī vienkārši, lūk, šādi te paņemt, tu liet visu ārā. Lai apdzēst. For no reason. For no reason. Ja mēs turpinām šeit, tad mums ir mežā arī lieliski, protams, varam arī aplūkot mākslu. Protams, tas ir ļoti svarīgi nezaudēt māksliniecisko slietas arī mežā. Tāpēc mums ir šeit lielisks modernās mākslas pens. Ja mēs ejam tālāk, tad šeit mēs redzam lielisku meža dzērienu paveidus, kādas mēs varam atrast mežā. Ļoti viegli šis ir mežogu dzēriens zaļais. Tālāk mums sako paštaisītais rūsiņš. Jā, un šiem ir ļoti jauks cukuru saturs, tā kā nedodiet to bērniem. Šeit mums ir kapteinis Zilīts. Šo dzērienu, to ir iecienījusi pārstrādāt sievietes un netradicionālas orientācijas pārstāvi. Mēs domājam par visiem. Mēs esam liberāli. Mēs domājam par visiem. Tālāk mums ir šeit vecais labais Krievu šņabīts no Točkas. Protams, bez nekādām akcijas uzlīmēm. Jo tas ir no Točkas. Jā, tas ir ritīgi standarta Krievu Točka. Šeit ir vēl vien Mr. Zaļais. Jā, nedaudz tā. Un jā, es tev par viņu runāju. Un te, protams, bērniem tāds Mr. Kausītis. Mr. Kausītis. Jā, ļoti labs padzeriens. Tālāk, ritīgiem meža večiem un būvniekiem mums ir duļa. Un mums ir arī būvniekiem, lūk, šādas te būvnieku putas. Tas ir, lai viņiem ir noskaņa būvnieki. Jā, lai viņiem būtu noskaņa, lai viņiem tur kaut kas interesantāks būtu, ko mežā darīt. Mums arī jumta materiāli. Mežā varam atrast ļoti bieži aug šitādas te šīfera plāksnes. Mēģinām atrast tādas lielākas šīfera plāksnes. Lai jums nebūtu daudz jāvāc. Ziniet, kā jūs paņemsiet 2-3 lielās. Mēs atradām tādu nelielu krūmu ar šīšām šīfera plāksnēm, tā kā tās ļoti izdzīgas. Noliekat viņus uz šelterīša jumta. Un tad līs lietus, sniegs, vai būs vētra. Jums tik un tā būs labi. Čiekurs parādīs jums paraugu. Jā, redzam, paņemam šīferi. Uzliekam uz jumtu, un es domāju, redzēt, viss notiek ideāli. Jā, mēs skatāmies tālāk. Un paskatieties, ja gadījumā jums ir slapjas drēbes, jūs varat viņus uzkārt uz šādām te augošajām drātīm. Redziet, kā viņas te speciāli aug. Jā, bet nedrīkst viņus sajaukt ar urāna drātīm, jo tās ir ritīgi indīgas. Jā. Tad jūs drēbes spīdēs, bet jums vairs nestāvēs. Jā, tā kā mēs to, protams, negribam Jāņa naktī. Bet ko mēs gribam Jāņa naktī? Mēs gribam ugunskurs. Un tā mēs esam atraduši lielisku ugunskuru vietu. Jā, lūk, skatieties, redzēt. Šeit mēs tātad viss frikolīgāks tas, ka mēs sākam ar to, ka mums šodien tāda vieta, kur mēs iekuram sākumu. Un tad mēs liekam zarus virsū, blā. Tādus sūdus, vecās pudeles un štruntus. Un tad viss tur gaisa nāk iekšā un viss tur maģija, bum, gatavs. Un ļoti derīgi šitāds koks blakus, jo jūs viņu varat aizdedzināt. Jā, bet kā redziet, viņam ir arī otrs pielietojums. Kā redziet, viņam ir kāpslīši priekš īpaši ekstrēmiem papardziedu meklētājiem, kas vēlas to darīt koku galotnēs, gluži kā putni vai vāveres. Jā, un ja jums ir bail no lāčiem, tad jūs arī gribētu, jums tiešām šitādu kompleksu nopērkt. Arī kādi 3-5 vēl atkarībā no firmas, es domāju, šis ļoti labi. Es jums ieteiktu nepirkt tos, ko ražo ķīnieši. Jā, viņi lūst un
Viņu no papīra. Jā, viņi no papīra, bet šeit ir īsts koks. Īsts koks un metāls, 3-5 dolārus, un saka, nenožēlosieties, vienkārši neviet vācu filmas kaut kādas Štilu un Huskvarnu, šādas tā kociņas, un jūs nekad nekļūdīsieties. Paņem man kāds ritīgs dzels naglis, koku neņemiet. No šitmē. Jā, koku ņemiet šitāds rikstīgs naglis, un jums ir kārtībā. Vienīgais, nelietojot šādu piedarumu, jums ir kaķi. Jā. Viņi uzskries augšā, un jūs viņus neredzēsiet nekad atpakaļ. Jā. Ja vienīgais viņš nenokritīs zemē. That's it for this episode, so Yes. like, subscribe manam jaunajam channel, kuram nav nosaukuma, bet pohuj. See you next time, goodbye! Goodbye!